Pasaku cikls iepazīsti filozofus. Meitene, kas dzirdēja dziesmu no debesīm. Sen viduslaikos Vācijā zaļo mežu un ziedošo pļavu vidū piedzima meitenīte vārdā Hildegarda. Jau no mazotnes viņa bija atšķirīga. Hildegarda bieži stāstīja, ka dzird skaistas dziesmas, kas šķita nākam no debesīm, un redzēja spožas gaismas, kuras citi nepamanīja. Šie brīži viņu ļoti iepriecināja, un viņa sajūtās kā daļa no kaut kā daudz lielāka. Man šķiet, ka šīs dziesmas nāk no pasaules, kuru mēs tikai nedaudz spējam saprast, viņa reiz sacīja. Viņas vecāki sākumā domāja, ka tās ir tikai bērnības fantāzijas, taču vēlāk saprata, ka Hildegardai ir īpašs talants, spēja sajust pasauli dziļāk nekā citi. Hildegarda uzauga lauku mājās, kur katru dienu viņa piedzīvoja dabas skaistumu. Viņa vēroja, kā strautiņš čalo, kā zaļās lapas šūpojas vējā un kā saule lēnām riet, nokrāsojot debesis rozā un zelta krāsās. Viņa bieži palīdzēja vecākiem lauku darbos, bet viņas prāts vienmēr klīda pie domām par pasaules noslēpumiem. Kad Hildegarda bija 8 gadus veca, viņas vecāki nolēma, ka viņa mācīsies klosterī. Toreiz tā bija viena no retajām vietām, kur meitenes varēja iegūt izglītību, mācīties. Klosterī Hildegarda uzzināja daudz jauna. Viņa apguva rakstīšanu, lasīšanu un lūgšanas. Taču viņas patiesā aizraušanās bija daba. Klostera dārzā viņa pavadīja stundām ilgu laiku, pētot augus un to īpašības. Reiz viņa atklāja neparastu augu, kas aug tikai ēnā. Viņa pievērsās mācītājai un jautāja, vai tas varētu būt noderīgs slimajiem? Hildegarda izpētīja tā īpašības un atklāja, ka tās palīdz mazināt drudzi, ja paaugstinātu temperatūru. Tas bija tikai viens no daudzajiem gadījumiem, kad viņas zinātkāre pārvērtās atklājumos. Viņa atklāja, ka kumelītes var palīdzēt nomierināties, ka piparmētra ir noderīga galvas sāpju ārstēšanai un ka garšīgais medus ir lielisks brūču dziedinātājs. Hildegarda bija arī ļoti muzikāla. Viņa sacerēja dziesmas un uzskatīja, ka mūzika var dziedināt cilvēka dvēseli. Kad klosterī kāda no māsām jutās skumja un izsmelta, Hildegarda sacerēja dziesmu, kas stāstīja par cerību un gaismu. Šī melodija liek manai sirdī atkal justies dzīvai, māsa sacīja, un pārējās piekrita, ka dziedināšana viņām atgādina par pasaules skaistumu. Reiz viņa sacīja savām draudzenēm klosterī, kad tu dziedi, tava sirds kļūst vieglāka un pasaules skaistums atgriežas pie tevis. Pēc daudziem gadiem Hildegarda kļuva par klostera vadītāju. Viņa ne tikai rūpējās par klostera iemītniekiem, bet arī rakstīja grāmatas par ārstniecības augiem un cilvēka veselību. Viņa uzskatīja, ka cilvēks nevar būt vesels, ja viņa gars ir nomākts, ja cilvēks ir skumjš un bēdīgs ilgi. Tāpēc viņa iedrošināja cilvēkus lūgties, dziedāt un rūpēties par dabu. Hildegardas zināšanas kļuva tik slavenas, ka pie viņas nāca cilvēki no visām malām, lūdzot padomu. Kādu dienu pie viņas ieradās zemnieks,
kurš cieta no hroniskām galvas sāpēm. Viņam ļoti, ļoti bieži sāpēja galva. Viņa ieteica tēju no piparmētras un kumelītēm, un pēc pāris dienām zemnieks atgriezās smaidot un sakot: jūsu zināšanas mani izglāba. Šādi stāsti padarīja Hildegardu par iedvesmu daudziem. Viņa ticēja, ka daba ir Dieva dāvana cilvēkiem un ka mums jābūt pateicīgiem par visu, ko tā mums sniedz. Ja mēs cienām dabu, tā rūpējas par mums, viņa sacīja. Hildegardas mācības turpina iedvesmot cilvēkus arī šodien. Viņas darbi ir pamats dabas dziedniecībai, holistiskajai medicīnai un ilgtspējīgas dzīves filozofijai. Holistiskā medicīna nozīmē to, ka cilvēks tiek ārstēts ne tikai tad, kad viņam sāp vēders vai galva, bet arī tad, ja viņš ir ļoti skumjš vai satraukts. Tas nozīmē rūpēties par visu cilvēku, viņa ķermeni, sirdi un prātu kopā. Tas nozīmē, ka, lai kļūtu vesels, cilvēkam ir svarīgi gan pareizi ēst, gan rūpēties par savu sirdi un prātu. Savukārt ilgtspējīga dzīves filozofija nozīmē dzīvot tā, lai mēs nekaitētu dabai un atstātu to skaistu arī bērniem, kuri piedzims nākotnē. Piemēram, nest izlietotos papīrus pārstrādei, lai saglabātu kokus mežā. Tas nozīmē rūpēties par pasauli, nelietot pārāk daudz ūdens nekā vajag, nest izlietotas pudeles uz pārstrādi un palīdzēt dzīvniekiem un augiem. Mūsdienās cilvēki viņas rakstos rod idejas par to, kā dzīvot mierā un harmonijā ar dabu. Piemēram, viņas mācības māca, kā augi var palīdzēt, ja mēs saslimstam, un kā svarīgi ir justies labi gan ķermenī, gan prātā. Hildegarda arī ticēja, ka zinātne, tas ir saprašana par pasauli un mūsu iekšējās sajūtas, jeb kā mēs jūtamies, kopā padara mūs stiprākus. Tas palīdz cilvēkam dzīvot mierīgāku un veselīgāku dzīvi. Vai esi kādreiz aizdomājies, kāds noslēpums slēpjas katrā ziedā vai akmenī? Hildegarda uzskatīja, ka katrs no tiem var mums kaut ko iemācīt. Ko tu pētītu, ja būtu kā Hildegarda? Vai esi kādreiz sajutis, ka daba var tevi dziedināt? Hildegardas stāsts mums māca cienīt dabu un redzēt tās skaistumu visur, kur vien skatāmies.